savā laikā Ivans III, Ivans IV, Pēters Lielais, Bermons. Viss teica, Rīgā jau nav nekādas politikas. Tur tikai ostas un bagāts preču noliktavas un dodiet Rīgas atslēgas un viss būs kārtībā. Un šodien mēs to dzirdam atkal. Sirēns pie brīvības pieminiekļa 16. martā, tā, protams, nav politikā. Miljons latu dienā Gazpromam par apkuri, tā arī nav nekāda politikā. 18 krimināla lietas ierosināts pret Rīgas domas atbildīgai darbiniekiem, tā, protams, arī nav nekāda politikā. Un ne to vien mēs to dzirdēsim no Bermonta mantiniekiem māja mēnesī pirms vēlēšanām. Kāds tad ir Rīgas galvenās problēmas? Galvenā problēma ir Ušakovs, kurš sarakstās ar Krievijas spiegu un kura vadītā domas vairākuma koalīcija nespēja atrisināt nevienu būtisku jautājumu Rīgai, tāpēc, ka viņi atrodas opozīcija valstī. Viņi neatrodas opozīcija valdībā, bet atrodas opozīcija valstī. Tas nav tikai tāpēc, ka viņi demonstratīvi nelieto Latvijas karogus. Tas ir tāpēc, ka ir demonstratīvas 100. svētkus, ko neatzīmē Latvijas valsts, tas ir 9. māju, bet nelaimē varbūt nebūt personīgai pārliecībā, bet ja jūs esiet opozīcija valstī, jūs nevarat atrisināt tos jautājumus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības finansējumiem, ar sadarbībām blakus esošajām pašvaldībām. Un nevēlti mēs runājam par to, ka ir jāizveido tāda nevis birokrātiski iestāde, bet kāda koordinācijas vai Lielrīgas padome, vismaz reizi mēnesī varat sanākt Rīgas vadība, Mārupas vadība, teiksim, Ādažu, Jūrmalas, kādreiz Jūrmala Rīga ir viena pilsēta. Un ja Latvijas izcilākā ēkā valdes projektētā ķemeru viesnīca un ētājas no viena arāba pie Ķīna, no arāba investoru pie ķīniešu investoru, tas liecina vienkārši, ka mums lūks nacionālas pašapziņas. Pēc redzot šo ēku valsts varēja kaut kādā veidā atdot nevis no nimšuma aģentūriem, kaut vai Daugavas vanagiem nodot apsaimniekošanā, kas ir pierādījuši, ka ir daudz kas pie izdarījuši. Tā ir latviešu kultūras vērtība, tā nav vienkārši māja, un tas nav šķūmis. Rīgas galvenā nelaimāna izpratnē ir latvisko rajonu degradācija. Vēsturisko Brīziņkalns, Čiepurkalns, Āgans kalns, drusciņ paveicies ir, teiksim, Pārdaugavā, varbūt Ķīpsalai, kur entuziasti ir atjaunojuši koku ēkas. Un vistraģiskākā situācija ir Vecrīgā, kur nopērkot pāris investoriem no Krievijas dārgus dzīvokļus, kadastrāla vērtība nenormāli cēlusies, cilvēki nespēja nomaksāt nodokļus, un Vecrīga ir klasisks piemērs, kā vieta, kur būtu jābūt māksliniekiem, studentiem, kaut kas līdzīgs varbūt Montmartrē, Parīzē, turistiem, ir pārvērtusies par bandītu prieka māju Perēkli. Naktīs tur ir tukšs, jūs varat redzēt uguņi nedegdzirumās mājās, jo tie, kas īrē, nespēja samaksāt īres, lielās naudas īpašnieki savukārt nespēja šīs mājas uzturēt, jo ir ļoti liela nodokļa, ļoti liels kadastrālās vērtības. Jautājumu var atrisināt tikai, ja doma ir vairākums, kurš sadarbojas ar valdību, tad attiecīgi acīm redzot ir vajadzīga nodokļu politika, kaut kāda izņēmuma nodokļu politika, ja, kas spēj piesaistīt šeit cilvēkus. Mēs būsim tiešos jautājumus risināt. Utopiski plāni, ka Rīgā pieaugs iedzīvotāji, tie laiki ir pagājuši. Pirms otrā pasaules kara bija 370, 380, pēc pirmā bija tikai 200 000, Rīgas optimālais skaits ir tāds pats varbūt kā Viļņiem Tallinē, es domāju, kaut kur 500, pašais tā kā ir drusku vairāk par 600 000, tad ir jādomā, kā uzturēt šos te vecos rajonus, kuros ir labi 2-3 stāvu apbūve, bet šīs mājas nav sakopts. Cilvēki nespēja samaksāt komunālos rēķinus, netiek piesaistīt naudu māju siltināšanai, netiek decentralizētas termoelektrocentrālas apkurē, ko nevar izdarīt atkal domas vadība, kura ir opozīcija valdībai. Jo šos jautājumus var izsanāt tikai kopā ar valsti, arī Rīgas siltums nepieder Rīgas domē, tātad nevienu faktiski būtiski jautājumu nevar. Un galvenais, ka nevar atrisināt transporta problēmas. Mums vakar ir tikšanās šeit ar arhitektiem Nacionālās atmiņas birojā.
Ja 15 kilometrus brauc automobīļi, teiksim, no Bolderājas vai no Vecmilgrava, vai tik pāri tiltam, tad jebkuras runas par satiksmes plūsmas optimizēšanu ir pilnīgs muļķības. Uzcelt tiltu šādu, ja tuneli pareizāk pāri Daugavai Ziemeļu šķērsojumu var tikai, ja atkal šī doma sadarbojas ar valdību, tiek piesaistīta Eiropas Savienības līdzekļi, varbūt Rail Baltica, ja taisnā ceļā uz Rīgas lidostu, tad šis tunels tiek uzbūvēts pilnībā par Eiropas Savienības naudu. Es to stāstu, lai jūs saprastu, ka vēl 4 gadi opozīcija valstī, tā ir katastrofa mums un visiem pārējiem. Vai Rīga ir latviska pilsētā? Iebraucot ar prāmu diezgan noplukušajā pasažieru terminālā, kas vairāk atgādina Astrakani, par to, protams, nevarēs spriest, bet, ejot pa ielu, ko jūs redzat, teiksim, Kaļķu ielu, kur kādreiz bija Jurisonā, Dārnetu veikals 30. gados, ja paskatāmies fotogrāfijās vai apavveikals ar latvisku nosaukumu, ko mēs redzam tagad. Mēs redzam Kabarē Bulis, ka mēs redzam Bāru Ampīru, mēs redzam Gazino Fēniks, vairāk vai mazāk vecrīga faktiski, kā es teicu, ir tāds kā bandīta perēklis, kur visādos bāros izsit ārzemju turistiem naudu, ja viņi grib maksāt 500 lats par vienu šampānešu pudeli. Un tad, kad viņiem šo licenci atņem, turpat jau ir cita firma, tie par saimnieki, un atkal ir, acīm redzot, jāizsniedz šīs atļaujas uz adresi, ko var izdarīt tikai saimājumā likumdošanu, vai, protams, sadarboties ar Rīgas domu, visu šie jautājumi jārisina. Un tātad degradācija, kas ir, kur jāiegūt ļoti liela nauda šajos rajonos. Un beigās es gribēju pateikt, te bija daudz jautājumu, man bija arī vakardien interviju Latvijas avīzē, tātad par šo pašu Pārdaugavas uzvaras pieminekli. Es gribētu uzreiz pateikt savu viedokli, lai saprastu, jebkurš. Okupācijas laika simbols spiež uz zemapziņu, vai jums tas patīk vai nepatīk. Ja kāds saka, ka tas ir laiks, ziniet, saglabāsim visus pieminekļus, tad atjaunosim Pētera pirmā pieminekli un koka frīceri. Koka frīceri pie augstākās tiesas, jo lielāks tiesas jums šeit atrasties, jo nesagraujāt vārds karaspēka, cariskās Krievijas karaspēka, nekāds Baltijas valsts, Somija un Polija neatkarīgs netika izveidots. Es domāju, tas ir katram skaidrs, ja Austrum Prūsija, Krievi būtu iegājuši Berlīnē, neatkarīgi Latvija nebūtu. Tad tās pilnīgs muļķības. Protams, ka neviens no buldozeri nevar viņu nojaut, kā daži mums iesaka, lai iedomājas. Tas ir visu rīznieku īpašums, visiem tur pēdējās brīvprātīgā kārtībā tika atskaitīta nauda. Tātad ir vajadzīgi iedzīvotāji aptauja, bet ko mums ir jāizdara. Un tā jau nav mums izdara. Tur bija paredzēta telpa, mēs par to lēmām, mēs varam tur ierīkot Rīgas domas nav, protams, vai okupācijas muzeja filiāli vai vēl kaut ko, bet šo ideju es dzirdu pārķēros vienātību. Bet mans priekšlikums ir uzstādīt metāla lielu stendus, ko nevar izlauzt un uzrakstīt. Tad 9. maijs mums ir atmiņas, es kā piemērs. To es arī teikšu. 9. maijs mums ir atmiņas tāda atbrīvošana, ka piemēram 25. martā tika no Rīgas vienā dienā 40, vairāk kā 42 tūkstoši cilvēki izsūtīti, tā skaitā 27 tūkstoši bērnu. Uzrakstām angliski, krieviski, vāciski, lai cilvēkiem to lasa, kas ir 9. maijs. Un visiem būs skaidrs.